Prezidents šodien paziņoja, ka nākamā valdība jāvada Rihardam Kozlovskim. Āboltiņš uzsver, ka to izlems Vienotības valde, nevis viena straujuma. Mēs nedzīvojam monarhijā, kur karaļi nosauc savus pēctečus. Premjera ir valdes locekle, viņai ir viena valdes locekļa balss. Tātad labprāt, paldies par viņas ierosinājumu, iniciatīvu. Noteikti viņi tiks izskatīti valdē, bet par to lems valde. Pašlaik kā reālākie vienotības kandidāti izskan Kozlovskis un pati Āboltiņa. Pašreizējās koalīcijas partijas Kozlovska kandidatūru vērtē piesardzīgi pozitīvi, tikmēr Āboltiņas kļūšanai par premjeri skaidru nē pateikusi Nacionālā apvienība. Tā kā kuluāros izskanēja, ka Solvita Āboltiņa un viņas vēlme ieņemt premjera krēslu varētu būt kā viens vai pat galvenais cēlonis lemdot straujums valdības krišanai, tad šo jautājumu mēs valdē izskatījām, un valdes un frakcijas nostāja bija izteikti noraidošai kandidatūrai, ņemot vērā sabiedrības atbalsta trūkumu. Varbūtība, ka nacionāļi varētu mainīt savu nostāju par Āboltiņu, Dzintars vērtēja kā ļoti mazu. Āboltiņa tikmēr norāda, ka reitinga sabiedriskās domas aptaujās viņas prāt nav galvenais nākamā premjera kritērijs. Es domāju, ka reputācija un reitingi nevar būt galvenais kritērijs, jo, protams, jau teicu kongresā, cilvēka vērtību kritērijs ir viņa padarītie darbi. Vajadzības gadījumā savu kandidātu var izvirzīt arī Zaļo un Zemnieku savienība. To šodien apliecināja tās līderis Augusts Brīgmanis. Viņš atzina, ka viens no partijas kandidātiem varētu būt zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Vienotībai līdz galam jāpasaka, ko viņi šajā konkrētā situācijā darīs. Vai jo viņi pēc būtības ir paši inicējuši sava premjera atkāpšanos. Neviens cits no malas to nav darījis. Viņi paši to ir izdarījuši. Tātad viņiem ir visas tiesības iet un saukt savu kandidātu jauno, ja jau reiz iepriekšējais viņam ne. Vai tas mūs apmierinās, mēs to vērtīsim, jā? Vai mēs pēc šī soļa arī paralēli uzstādīsim savu kandidatūru. Tas arī atvērts jautājums, tā kā ir atvērta grāmata ar daudz baltām lapām, kurām mēs rakstam Latvijas vēsturi. Gan Vienotība, gan Nacionālā apvienība uzskata, ka pašreizējo 3 partiju valdošo koalīciju būtu labi paplašināt arī ar kādu no abām mazākajām Saeimas frakcijām - Latvijas reģiona apvienība vai No sirds Latvijai. Par to gatava diskutēt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Abas mazās frakcijas piekrist iesaistīties nākamajā valdībā, ja redzētu iespēju īstenot savu programmu. Vislielākā varbūtība ir kā partija Vienotība. Solvita Āboltiņa veidos jauno valdību un, protams, nākošā partija Zaļo Zemnieku savienība. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka nav īpaši daudz iespējas kopumā izveidot valdību, ja skatās no varas viedokļa, tad es domāju, ka tas atbalsts Saeimā Āboltiņas kundzei būs. Par spīti tam, ka Nacionāla apvienība tā kā nolēmusi viņu neatbalstīt. Nacionāla apvienība vienmēr sākumā tirgojās tieši tāpat kā pa bēgļiem un pēc tam visam piekrīt. Vispirms ir svarīgi, kas ir tie izdarāmie darbi, ko premjera kandidāts redz kā izdarāmos darbus, un pēc tam ir saruna par to, vai tie ir tie darbi, kuriem partija No sirds Latvijai pievienojas, un vai tiešām cilvēki ir spējīgi arī to izdarīt, ko viņi sola. Saskaņas iesaistīšanās valdībā tikmēr tiek vērtēta kā neiespējama. Politiskā spēka frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs prognozē, ka jaunā valdība daudz neatšķirsies no iepriekšējās. Tas nozīmē, ka viņi savā neapdraudētībā, nemainīgumā būs tikpat slinki, negausīgi, kašķīgi, jo viņam nekas nedraud. Šovakar notika arī Vienotības valdes sēde, bet savu kandidātu uz premjera amatu politiskais spēks vēl neizvirzīja. Vienotības valde nolēma, ka šī politiskā spēka pārstāvim jāturpina vadīt valdība, tomēr par ministru prezidenta amata kandidātiem šodien nesot spriests, un pirms valdes sēdes Vienotības līdera Āboltiņa ar ziediem pateicās straujumai par darbu. Paldies par puķiem! Premjera amata kandidāta vārds galu galā būs jānosauc valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Pirmās konsultācijas ar politiskajiem spēkiem Vējonis notiks ceturtdien un piekdien. Andri. Jā, paldies, Aleksi. Ar nepacietību gaidīsim ziņas par notikumu attīstību. Jā, un gan par to, kā notikuma attīstīsies turpmāk, gan valdības